visiem. Sākam kārtējo sociālo izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien sēdē darba kārtībā ir viens jautājums, un sanāksmē ir pieslēgušies 7 no 8 dalībniekiem, attaisnojoši iemeslu dēļ nepiedalās Kaspars Stikāns. Vai ir kaut kādi priekšlikumi, iebildumi, jautājumi par darba kārtību? Nav, tātad pirmais un vienīgais jautājums par nolikuma par Līvānu novada pašvaldības domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību apstiprināšanu. Iepriekšējais tātad šie noteikumi darbojās no 2019. gada 29. augusta sēdes 29. augusta apstiprinājumu. Un tagad, ņemot vērā tātad, ka joprojām vēl ir aktuāli, ka ir stājies spēkā pašvaldību likums un likums par pašvaldībām zaudēja spēku, un arī es pārskatīju, ir arī dažādi jauninājumi, tātad tiek piedāvāts jauns nolikuma projekts. Nu, varbūt, es nezinu, vai Gatim dosim vārdu īsumā, vai iesim cauri. Sabiedrisko attiecību Kristīne. Šeit ir arī jauna apbalvojuma. Jā, tas redzēja, jā. Rudenī, tad, kad ir parasti zemniekiem pasākums, droši vien esat pamanījuši. Tad šis apbalvojuma veids vispār nebija iekļauts šajā sarakstā. Viņš ir iekļauts tagad iekšā Līvānu novada lauku uzņēmēju un amatnieku balvu. Es arī pamanīju jaunas nominācijas, gada pensionārs. Nu jā, mēs tā kā gribētu... Nes pensionārs, seniors, jā. Gada ģimene, ļoti labi, jā. Ar tādu domu, ka tas tomēr ir vairāk, lai mēs izceltu to godināt mūsu iedzīvotājs dažādās jomās, gan ģimenes, gan seniors, un Kristīna var pastāstīt. Jā, es tagad ieskicēšu to, kas ir tā kā mainījies, lai tas ir pamatā. Kā jau Ginta minēja, klāt nākusi jauns apbalvojums, kurš principā bija, bet nebija šajā nolikumā ielikts Līvānu novada lauku uzņēmēju un amatnieku balva. Viņš tā kā ir mazliet paplašināts, lai nav tikai lauksaimnieki, bet tā kā amatnieki par to. Apbalvojums atzinības raksts ir papildināts ar, es atceros, ka pagājušajā gadā mums jau bija, kad mēs tos jauniešus vēlējāmies iekļaut jauniešu kategoriju un senioru. Tātad ir papildināts ar kultūra, kur mums bija agrāk tikai kultūra, tagad ir kultūra un kultūras mantojuma saglabāšana. Iepriekš bija sports, tikai sports. Tagad ir sports un veselības veicināšana. Iepriekš bija medicīna, tagad ir medicīna, veselības aprūpe un sociālais darbs, tā kā tādā vienā blokā. Un klāt nākuši gada jaunietis, gada seniors un gada ģimene. Ko mēs tā kā liekam klāt. Vēl mainījies ir... Man drusciņi jautājums, tad arī finansējums līdz ar to arī uzreiz tiks ieplānots tā kā lielāks, vai ne? Jo mums tur bija... tas paredzēts. Jā, to, ko mēs varējām. Jo uzņēmēji darbībai finansējumu, kā naudas līdzekļus mēs nekad nedevām. Jā. Mums bija tikai tām pārējām nominācijām, kas šobrīd sanāk. Gada mecenāts, gada uzņēmējs, lauku uzņēmējs un jaunais uzņēmējs, kas... 9. Bet mums iepriekš bija gan mecenāts, gan tur uzņēmējs, tur tā kā viņi dublējās īsti nevarēja. Šeit arī gan... Tagad mecenāts iet pie uzņēmēja darbības, tajā apakšnominācijā. Bet kaut kur es arī biju izlasījusi, ja uz kaut kādu konkrēto nomināciju netiek izvirzīts neviens, tad arī tā kā netiek. Bet mēs kādreiz praktizējām dažreiz, ja nebija uz vienu nomināciju, tā kā un bija uz citu vairāk, varbūt tas arī kaut kā netiek paredzēts tāds, kad var vienā, teiksim, ja uz vienu kādu nomināciju ir divas ļoti spilgtas kandidatūras, tad var arī šīs divas arī virzīt. Es kaut kā to palaidu garām, es tikai redzēju, ja nav, tad nav. Es tagad tā uzreiz neatradīšu. Man liekas, 18. punkts ir atsevišķos gadījumos šī komiteja. Var vai nu kādam, vai arī pat precīzi formulējot pamatojumu, var lemt par piešķiršanu 2 personām vienā nominācijā, vai arī piešķirt to personai, kuras ieguldījums attīstībā nav attiecināms ne uz vienu no pieminētām nominācijām, tomēr tas ir būtisks. Tas tā kā dod iespējas vairāk elastīgāk komitejai. Jo tādi gadījumi dzīvē citreiz ir, ka mēs esam izdomājuši jaunu nosaukumu. Tas ir pareizi, ka mēs esam tādu iespēju, bišķi manevēt. Katru gadu tu nevari paredzēt, kādu tev iesniegs.
Runājot par to tēmu, zemnieku, tas palika. Tas būs tālāk. Es tālāk. Ok. Tad nākamais apbalvojums ir Līvāna novada gada balva kultūrā, kur nāk klāt mums debiju kultūrā. Pateicība, pagodināšanas Tur raksts. nekas nemainās, jā, tas ir tāds, tā paliek. Tur var būt kāda gramatika vai tādas redakcionāls kļūdiņas, labojumi, bet tas tāds liels. Nākamais tāds lielākie grozījumi ir Līvāna novada balva kultūrā, kur ir klāt nākuši debiju kultūrā un kultūras lieldraugs. Kā mecenāts, domāt mecenāts un lieldraugs. Un pēc kultūras jomas ierosinājuma kultūras balvu piešķir reizi 2 gados, nevis katru gadu. Jā. Viņiem bija tāds pamatojums, ka tomēr tas sezonas cikls, ja katru gadu, tad īsti tā kā nevar ietvert visu to sezonu, un tad izteica vēlmi, ka labāk reizi 2 gados. Tikai katrs tev zvanīja, ja Sanita... Šis būs pirmais gads, Jā, kurā par to gadu, nenotiek, kad jo mēs sākam. šogad budžetā arī neplānojam gan uzņēmēju balvu, gan kultūras balvu, bet nākamajā gadā jau sāksies šis. Jā, tas apbalvošanas ceremonija jau nākamajā gadā būs. Jā, jo tur tā nav. Bet tiks vērtēti šī gada un nākamā gada pretendenti sasniegumi. Jā, notikums kultūrā to nosaka ar balsojumu, tas paliek kā ir bijis arī iepriekš. Tad gada balva sportā. Tur mums arī sākumā bija laikam doma par to, ka 2 gados reizi, bet tad vienojāmies tomēr, ka katru gadu ir sasniegumi. Ja arī tā bija, paliekam pie tā katru gadu. Līvāna novada gada balva sportā nāk klāt sporta lieldraugs, kas nebija līdz šim. Par šo pozīciju varbūt varētu kaut ko pastāstīt. Teiksim, kam viņa ir domāta un kritērija arī kaut kādi, vai kas tas ir arī, teiksim, ja par komandu cilvēku un notikumu ir skaidrs, kas būs tas, kādam šīs nominācijas? Tu domā, lieldraugs. Mums ir atbalstītājs. Mecenāts kaut kā. Jā, tas ir mecenāts, pieņemsim, šogad jau mums saņēma tā ģimenīte no Rožupes, kas dāvināja novada 9 novasa galdus. Tādu formulējumu piegopt, tas Lieldraugs ir tādi. LNT lieldraugs, tas ir tāds lielais sadarbības partneris. Jā, kā atbalstītājs. Bet tagad tas ir kā vienreizējs atbalsts vai kā, kad viņš atkārtojās? Ja vienkārši man liekas, vismaz tā man izpratne ir tāda, ka ja viņš vienreiz, teiksim, uzdāvina 9 novasa galvas, tas kā, Viņš jau saņēma, mēs negaidām nekādu balvu, neko, mēs uzreiz cilvēkam pasakam paldies. Jā, bet tas tī vienreiz bija, viņš uzdāvināja kādu laiku, nezinu, gadu, 2, 5 un... Tajā gadā. Jā, Viņš ļoti aktīvs bijis lieldraugs. Okay. Domāju, ka Jo lieldraugs Lieldraugs uz mūžu var būt. Jā, ja tas ir vairāk gadu garumā, piemēram, vai nezinu, katru mēnesi viņš pa 9 novasa galdiem tā, viņš saka, nē, viņš vēl vai kādu. ģimenes ziedotie gandrīz 1000 eiro, tā ir liela summa. Redz, Nē, te jau ir par arī principu tā, tieši bet te vienkārši arī tā kāds. gradācija, piemēram, sporta balva, viņa tomēr ir zemāka par, piemēram, atzinības rakstu, kur arī mums ir mecenāti un sponsori un uzņēmēji, kur mēs arī varam pateikties, paldies, tas tā kā ir augstāks. Šitas ir tāds arī ikgadējs, arī varbūt tādiem gadījumiem, kur tajā gadā tiešām kāds ir izcēlies ar to savu atbalstu sportam. Būs lieldraugs, būs, nebūs. Tur jau tāpatās ir jāpiesaka, kādam viņš. Jā. Nē, tas tikai uz to mecenātismu attiecās, sponsorēšana vai, teiksim, ja tas lieldraugs, viņš tāds, Būs arī kaut kāds brīvprātīgais, kas visus gadus ir, vai pats norganizēs, vai visus gadus piedalījies. Plašs jēdziens, jā. Bet katru gadu jau tev pieteiks kaut ko citu, noteikti tu gribi vērtēt. Tur jau arī naudas balva nav, tur tikai, pateicība. Ko tad, lai nav tā, ka tur katru gadu baigi jāmeklē, tas nominants jāmeklē. Nē, ja nav. Nav. Tad jautājums vai veikt.
Bet tas ir vairāk laikam, lai pamanītu un novērtētu tos Bet, ja netiks cilvēkus, paredzēts, tad būs grūtāk atkal viņu likt iekšā caur komiteju, tas būs kā sarežģītāk. Ja viņš ir paredzēts, tad vai nu viņš ir, vai nu nav. Nu, jā. Nē, es domāju, ka ideja jau ir atbalstām, vienīgais to novilkt to robežu, teiksim, Tāpat kā kultūras kur ir tas lieldraugs un kur ir tas mecenāts, teiksim, lai cilvēki nejauc kopā, kad kāds, nezinu, pēkšņi apvainojās, ka viņš ir nevis mecenāts, bet lieldraugs, piemēram, kāds tā ja tas lieldraugs ir zemākas pakāpes, teiksim, tas apbalvojums. Var palikt tā, bet tā vienkārši saprast, ka zem šitā vispār var būt. Jo tu precīzāk nodefinēsi, jo pēc tam tev būs atkal tā Rāmī, rāmī jāieliek. Ja mēs uzrakstām sporta mecenāts, tas tādu visu sašaurina to iespēju loku, ko var ieteikt. Mecenāts manā izpratnē, tā jau ir tāda nopietna palīdzība, pie tam viņi ir ilglaicīgi, viņi mecenātisms ir, tā ir tāda stratēģiska darbība. Bet šeit mēs gada griezumā vērtējam. Te lieldraugs, tiešām, kā tu saki, kādreiz varbūt brīvprātīgais, kas ir visu ģimeni iesaistās. Pasniedzam arī Kasparam, kā lieldraugam, CRNSB. Jo tas ir... Mecenātisms principā pēc savas definīcijas, es domāju, mūsu novadā ir tāda kustība, kā piemēram stipendiju fonda atbalsts, kas ir gadu no gada, jau 20 gadus šie mecenāti konsekventi atbalsta šīs jomas attīstību. Sponsorēt tas ir tā, tu vienreiz iedod vienam tur cepumu paku, otrais 100 eiro kādam varbūt pasākumam, bet tev nav tāds piesaists, viņi, piemēram, jau ilgstoši, tas jau ir 2 gadu desmit, kā viņiem gadu varētu dot mecenātismu. Ja pēc definīcijas skatās, tas būtu finansiāli un materiāli atbalstīšana pie mecenātismu, tad viss pārējais atbalsts varētu iet zem lieldrauga apakšā. Redzi, tas pats arī kultūrā, piemēram, tas lieldraugs, ja šogad varbūt mums būs fantastiska sadarbība ar lielo plostu, ja mēs viņu varētu izvirzīt kā lieldraugu. Nākamajā gadā mums tādas nebūs. Līdz ar to jau tāds fleksibls apbalvojums, ko mēs varam katru gadu atšķirībā pēc tās iespējām arī pateikt paldies par sadarbību, par kopā radīšanu kaut kādu lielo pasākumu vai notikumu sportā vai nezinu. Tad atstājam lieldraugs. Ja? Es teiktu, jā. Mazdraugs. Tā, tad sportā šis ir no lielajiem grozījumiem šķiet. Tad tālāk ir tas lielais mūsu punkts, jaunais iekļautais apbalvojums Līvānu novada lauku uzņēmēju un amatnieku balva, kur netiek paredzēts finansējums. Naudas izpratnē. Tādā ziņā. Bet tās nominācijas nolasīšu visas, kādas ir gada lauksaimnieks Rožupes pagastā, gada lauksaimnieks Turku pagastā, gada lauksaimnieks Rudzātu pagastā, gada lauksaimnieks Sutru pagastā, gada lauksaimnieks Jersikas pagastā, gada amatnieks, gada mājražotājs, gada turisma un viesmīlības pakalpojumu sniedzējs, gada darba devējs laukos, gada sadarbības partneris, gada uzņēmējs laukos. Tādi 11 lielie tādi apbalvojumi. Tad Vai nevarēja būt tikai gada lauksaimnieks, un kāpēc jāpiemina pagastu? Mēs tāpat zinām pagastu. Es varu papildināt, kāpēc? Tāpēc, ka pagājušajā gadā, kad bija gadā šis pasākums, mums bija uz atsevišķi nolikumi, pamatā naudas balvas nekad neesam devuši, bet vienkārši pateicības, atzinības un piemiņas balvas. Un mums bija tikai viens gada lauksaimnieks, un tad kā izvērtēja, visi bija pieteikušies no dažādiem pagastiem, un tad tikai izvērtēts un tika piešķirts tam vienam. Un tad mēs sapratām to, ka mēs to nevaram, tas nav objektīvi, jo viens ir lielāks pagasts, otrs ir mazāks, un katrā pagastā tomēr viņiem ir tas devums diezgan liels. Un līdz ar to šis bija mūsu priekšlikums, ka mēs tomēr atstājam katrā pagastā to vienu savu lauksaimnieku. Jo, vai Jesikas pagastam būs interesanti cīnīties ar Rudzātu pagasta lauksaimnieku par vienu to nomināciju, līdz ar to mēs mūsu iecerību
Tas no pieredzes vairāk, jo pēc iepriekšējā gada bija tā kā tāda neapmierinātība, tā kā drusciņi pārmetumi, kāpēc tad tikai viens, mums taču ir 5 pagasti, vai tad mums tik maz to lauksaimnieku, ka mēs nevaram pagodināt tomēr no katra pagasta kāds. Vai ja mājražotāji būs, teiksim, 5 piesakās? Arī. Nē, to gada mājražotāji, tas jau pie jebkuras nominācijas vajag to. Bet izvērtējot arī to, cik mums ir lauksaimnieku, cik mums ir amatnieku vispār novadā, cik ir mājražotāju, ja būs gada mājražotājs katrā pagastā, viņi atkārtosies, jo viņu nav tik daudz. Gada lauksaimnieks vienā pagastā, tomēr viņu to lauksaimnieku ir ļoti daudz. Un tad mēs varam izvērtēt arī, kurš varbūt labāk, kurš tajā gadā sāražojas vai kaut ko jaunu ieviesis vai kādu projektu, tad būtu nedaudz Jo redz, kas ir, jo, teiksim, citreiz lauksaimniekiem, un tas ir droši vien pamatot, man liekas, vairāk uzsvars ir uz tavu uzņēmēju darbību, kad novadā, mums ir uzņēmums, ir ražošana, ļoti labi, bet lauka teritorijās jau pamats ir lauksaimnieciskā ražošana, zemnieki, un tad tā kā viņus tomēr vairāk pacildināt. Un otrs puses, ja mums ir iespēja to stikla vāzi pasniegt un pateikt paldies cilvēkam, un rodas jau arī jauni zemnieki pārņem no paudzes paudzē, tas varbūt arī nebūtu slikti, ja katru pagastu atzīmēt, un arī godinām savus pagastus, viņu vārdus, un neaizmirst, tas viss ir nesaplūst vienā lielā katlā. Šo apbalvojumu piešķir 1 reizi 2 gados. Un te mums tā dilemma par to gada, es nezinu, varbūt kolēģi kaut kā, es nezinu, varbūt īsti jau nav objektīvi, ja reiz 2 gados, tas gada varbūt goda kaut kāds laukums, es nezinu, vai atstāt šādā redakcijā. Bet katru gadu arī mums, no pieredzes, ka katru gadu tos nominātus ir grūtāk izvērtēt, jo viņi jau atkārtojas. Un tad, piemēram, ja mēs pagastos tā kā sadalām, tad tajā pagastā vienkārši tie paši riņķos tos trīšķus. Un tad tā kā, piemēram, ieviešot lielos vai līderu projektus, viņi tajā gada laikā nemaz nevar paspēt. Un tad mums sanāk tā, ka mums ir dilēma apbalvot to, kas jau ir pabeidzis, vai to, kas ir vēl tikko uzrakstījis un iesācis. Ja? Un tad arī tas tāds reizi 2 gados tomēr tāds plašāks tas apbalvojumu loks varētu būt un tādi varbūt lielāki sasniegumi viņiem. Bet man liekas, tas gada, tas netraucē, tas tāpat tā kā. Mēs arī tā kā atstājām to gadu, principā tāpat viņš ir tā kā. Jā, nav jau rakstīts, ka 2025. gada. Tas ir tā kā tāds smieklīga fotogrāfija vienkārši šajā gadā ir konstatēts, nezinu, tas padarīts un tā tālāk. Es vienkārši atceros to, kad tā bija pasen diezgan bija mums Rožupes pagasta tāda pārvaldes sēde, kur arī sprieda par nominantiem, un toreiz bija, kas to tagad teica, neatceros, bet es viedoklis bija tāds, ka kad izsauc tikai to zemnieku saimniecības, tos vīrus, kas tur galvenais, kas tur ņemās, bet kāpēc nesauc līdzi sievu vai visu ģimeni kopā, jo tomēr tur ir viņu nopelns jau liels tā visā saimniecības darbā. Tāpēc, nezinu, kā tur īsti ir, ja skatos šeit ir fiziska juridiska persona, ja, teiksim, izsauc tur zemnieku saimniecību, nezinu, tur ābelītes, tad var jau arī visa ģimene nāk pēc tās balvas. Bet zemnieku saimniecība tāpat tiek reģistrēta, īpašnieks ir viens. Īpašnieks ir viens, jā, un tāpēc vienkārši tas tā kā, tas pārmet, ne gluži pārmet, bet tās komentārs vienkārši bija, ka no serijas, kad godina vai izsauc tikai vienu, bet tā pārējā ģimene paliek tā kā ēnā, it kā viņi būtu piedalījušies darījuši. Kā var pašvaldības zināt visas vīra mātes, sievas mātes, kas tur varbūt strādā un vecmājas uzņēmumā. Varbūt vienīgi apbalvošanas ceremonijā, ka tā var piedomāt, ka, piemēram, izcels to sijā tur tādu varbūt, ka tā var, jā. Visu jūsu plašu. Jo, zin kā, toreiz mēs jau arī runājām par to, ka nolikums ir nolikums. Viņš ir tāds, kāds viņš ir. Jā, tieši tā, jā. Varbūt tas viņš ir vecpuisis, varbūt tās viens pats plosās par 1000 hektāriem, jā. Jā, tur sieva vienkārši, tas nezinu, Rīgā dominās. Vairāk ne nolikuma jautājums, bet tās organizatoriskais, kā to pasniegt. Tas kā cilvēki uztver to visu. Es no pieredzes pateikšu, tā kā bija tas Janbērziņa, man arī tāds zvani un teica, Maija, lai iet arī Rihardiņš un visi eja. Tātad viņa teica, ir jāiet visi. Tas ir jāpasaka. Tie, kas izvirza, tie jau zina, vai tur visa ģimene ir kopā, vai tur viens ārā. Sēja. Viss ir labi, lai paliek. Tā, un šeit šim apbalvojumam
piešķiršanu šo te visus apkopo pagasta apvienība un izvērtēšanai iesniedz attīstības un tautsājniecības komiteja, kur tālāk strādāt. Vai arī tā komiteja pastrādā Jā. uzdod lauku uzņēmējiem. Citādi mums tikai vienmēr jāizvēlās mūsu komitejai. Dālam ordeņus. Vispār jā, viņiem tas ir viņu... Tā kā viņiem tas ir Jā. piederības uz lauku uzņēmē darbību. Gribējām sakārtot, jo mums iepriekšējā gadā bišķiņ tur tāds neliels bardaciņš Bet bija. tad šī komiteja neskatītu, ja tās nominācijas skatīt arī? Mūsu komiteja tad nē, tad attīstības. Nu, tad attīstības komiteja. Pagasta apvienība to apkopo. Un tad pēdējais tāds lielākais jauninājums ir gada darbiniekam, kur tas izvirzāmo kandidatūru skaits ir, respektīvi, Līvānu no pašvaldības iestādes un kapitāla sabiedrības, kurās darbinieku skaits ir līdz 10 darbiniekiem, izvirza ne vairāk kā vienu kandidatūru reizi 2 gados. Līvānu no pašvaldības iestādes un kapitāla sabiedrības, kurās darbinieku skaits ir no 11 līdz 50 darbiniekiem, izvirza ne vairāk kā vienu kandidatūru katru gadu. Līvānu no pašvaldības iestādes un kapitāla sabiedrības, kurās darbinieku skaits ir 50 un vairāk, izvirza ne vairāk kā 3 kandidatūras katru gadu. Nu, šis tā kā tāds mums ir daudz. Šitas ir tāds, kas nāca arī no iestādēm, jo bieži vien lielās iestādes, kur ir ap 100 darbinieku, viņiem 2. Tad viņi tur mokās, it kā viens no tehniskajiem, viens no, piemēram, izglītības. Ar Gataru esam par šo jautājumu runājuši, un tad tur jāpaiet 100 gadiem, lai vispār kāds varētu saņemt. Motivācija palikt darbā. Bet tajā pašā laikā ir iestādes, kur, piemēram, ir 10 darbinieki, ja? Vai maziņās iestādes, piemēram, tur būvvalde vai bāriņtiesa vai kas. Un tad viņiem ir tā, ka viņiem jau visi jau ir apbalvot, ko tad tagad pa otru riņķi speciāli laidīs. Un tad ir tā kā priekšlikums, ka viņi reiz 2 gados virs. Jo tas arī šobrīd tā notika. Mums bija tāds iestāds, kurš teica, nē, ka mēs šogad nevirzīsim, jo mums jau tā kā visi saņēmuši ir. Ja. Un tad tikai tā. Mākslīgi balvā, savādāk tas zaudēs saulē. Es atceros, tā, ka es strādāju saulē studiju gados Skajā, mums bija pa mēnešiem vienkārši visi, tā kā rindas kārtībā, svēts gada darbinieks, tad likās tā jēziņās, pēc kam tas vajadzīgs. Tad, šī ir tā tradīcija mūsu novadā, kas izveidojās jau pēc novada izveides un katru gadu atzīmējot to novada to pasākumu. Un ir kaut kāda piesaiste, un man liekas, ka tas ir labi tāpēc, ka šīs apbalvojums dod iespēju pateikties cilvēkiem, kuriem nekad publiski varbūt nepateiktos vienkāršā darba darītāja, kas ir varbūt vai sētnieks, vai apkopējs, vai kurinātājs, vai atslēdznieks, vai tur katla kāds apkalpotājs siltumtīklos. Man liekas tas svarīgi, tas tādai, kopēji tādai lokāla patriotismu, jo pašvaldība jau nav tikai administrācija, ir ļoti daudz iestādes un siltumtīkla, slimnīca, komunālie. Tā ir iespēja pateikt cilvēkiem paldies. Es varu pateikt, tas ir ļoti svarīgi šiem cilvēkiem. Tāpēc, ka viņiem publiska atzinība, tas ir labāk par naudas prēmiju, tas ir no pieredzes sakuši to. Tīpaši tekstu darbinieki ļoti augstu vērtē. Viņiem tas tiešām kaut kas liels tās notikums. Tā, tas ir labi. Tā kā lielās iestādes varēs tad tos 3 izvirzīt. Man jau tik, baseins vēl, jā. Tev vēl ir vispār 7 ēkas, vēl baseins. Jā, es varētu no katras ēkas pa vienu. Tās lielās virs 50, mums ir kultūras centrs, mums ir Rūķīši, mums ir pirmā vidusskola. ZTS. Jā, slimnīcā nav mums tik daudz tādu to uzņēmumu iestāžu lielo. No manas puses tas tāds viņas tādi lielākie grozījumi. Ir kas vēl sakāms, vai varam virzīt uz Man plānu? aptauja sakās, man gribētos, lai aptauja ir korekta. Šogad bija visādi apstākļi, ka varēja automātiski nobalsot. Kur nobalsot tālāk? Man ir sporta notikums, par kuru ir aptauja. Šogad tā tur sagadījās, ka Šogad tā bija sagadīšana. Jā, tā bija sagadīšanās, bet Kas bija noticis? paredzēt to, lai nav šāda sagadīšanās.
Nu, varēja automātiski balsot. Es uzlieku un 2,4 sekundēs es spiežu pār. Tas Tur ir bija mākslinieks. visiem datiem nebija vai no vienas, apmaksas. tā kā tagad notiek pie Visiem iedzīvotāja, jā, ka no vienas ierīces tu vari vienu reizi nobalsot. Tur, cik tur tā regularitāte vienu reizi dienā vai vispār vienu reizi tikai, jā? Tagad vienu reizi Vienu reizi no vienas ierīces vairāk arī nevar. Vai arī nevar, jā. Tas būtu Tas tā kā pareizi. vēlēšanas. Tas tā arī Vienreiz Latviju balsu un viss. Jo savādāk, tad, nu, jā, Tā botu saliek, ja, tipā Visi citi balsojumi veidi pārēc botus, jā, tā, kad tu, teiksim, Google balso vai kā citi, vienīgais, kur tu to var darīt, ir visi tā. Jā, kukijas to vēlos izslēgt. Un šis tā arī būs uz priekšu, visi varianti, tas netiek izskatīt. Nu, tad virzam uz domas sēdi apstiprināt nolikumu šo. Numurs tiks ielikts, vai ne? Atzīt par spēku zaudējušiem 19. gada 29. augusta noteikumus numur 5 publicēt mājaslapā. Atbildīgais tātad Kristīne, kontroli veids direktors. Tu izņem vienīgi to pārvaldu sabiedriskā attiecību nodaļas vadītājs, jo mēs neliekam uzvārdus un tā lēmumos. Jā, sabiedrisko attiecību. Nodaļas vadītājs. Vadītājs. Tā. Balsošana. Vienbalsīgi virzam uz domas sēdi. Un tas arī viss. Līdz ar to tātad komitejas sēdi ir slēgta.